Šobrīd ir 5:30 alias 5:30 pirmdienas 23. marta vakarpusē, un Radio Skonto studijā ir viesi, kurus jau pēc tiem labvakar vārdiem uzreiz atminēja klausītāji. Nu, to vienu, ne to otru momentā. Nu, tad varbūt to, ko atminēja, tas ir Ivo Fomins. Jā, labvakar, dārgie Radio Skonto klausītāji. Man ir, ja es godīgi teikšu, man ir ļoti patiesa prieks būt atrasties šeit, šajā radiostacijā. Un tad lūdzu iepazīstina ar to otru viesi, kuru savukārt neatminēja. Tas otrais mans kolēģis ir Mārcis Judzis. Jā, labvakar. Kurš ir uzrunāts kā bundznieks manā grupā. Viņš ir mērojis ceļu tālu no Spānijas. Lai atbraukt uz Radio Skonto studiju. Runājošais bundznieks. Bet izrādās, mēs te pirms šīs sarunas mazliet arī parunājam, un es teicu, Mārcis tāds dudinātājs un bungotājs, izrādās, nē, viņš tev arī tur savu balsu liek lietā koncertos reizēm. Nu jā, viņš spēlēt bungas, es esmu ievērojis, ka viņš ļoti bieži dzied. Viņš dzied pie sevis, bet tas ir labi, un kā Mārcis man teica, ka viņam ļoti patīk spēlēt Ivo Fomina grupā, un ko viņš vēl pateica, ko es kādreiz vispār nezināju, ka viņam ļoti patīk Ivo Fomina dziesmas. Jā, tā ir, un mēs esam bieži tikušies uz viesas skatuves. Jā. Tu nekad to nezināji. Es nekad nezināju. Paldies tev, Mārcis. Godvārds, tu man esi atklājis savu noslēpumu. Vai ne? Teikt. Un Mārcis, ar citu, tu taču agrāk nekad arī neizpildīji Ivo Fomina dziesmas. Pirmā pieredze man bija 3 gadus atpakaļ. Mēs tipas dziesmu spēlējām. Jā, mēs piedalījāmies muzikālā bankā ar dziesmu Ielai pāri. Jā. Un mums nebija līdz bundznieks, vai bundznieks bija saslims, es toreiz atceros, jā. Un tad mēs piegājām pie Dzelzs Vilka, vispār pie grupas, un palūdzām Dzelzs Vilkam no sākuma, vai mēs varētu tā kā aizlienēt Mārci Judzi. Tad viss teica, ja Ivo Fomins mums prasa, Tad var, jo izrādās, ka Dzelzs Vilkam jau toreiz patika Ivo Fomins. Cik labi, kuram gan nepatīk Ivo Fomins? Un starp citu, vai tu pats lasi komentārus, kas ir, piemēram, pie tavas jaunās dziesmas bez liekiem vārdiem sarakstīti? Būšu ļoti godīgs, neesmu vēl lasījis, jo esmu ļoti aizņemts ar citām lietām, un noteikti izlasīšu pēc 18. aprīļa. Nē, es tev vienu no tiem komentāriem uzreiz varu pateikt. Tātad, vārdi, bez liekiem vārdiem. Tā runā sirds, tātad tas ir teksts tavā dziesmā. Jā. Un izrādās, ka klausītāji to ļoti ir uzķēruši un raksta, Ivo jau savādāk nemāk, vēl viena super dziesma. Tālūk, tā kā tur ir vēl daudz komplimentu, tos tu varēsi izlasīt vēlāk, bet tagad izstāsti, kur to dziesmu liepājnieki pavisam drīz varēs dzirdēt. Tātad ļoti tuvu ir koncerts. Tuvu ir liela koncerts, kas notiks 18. aprīlī 19:00 Liepājas Olimpiskajā centrā. Un jāsaka ar to, ka gadu atpakaļ mēs izbraukājām ar šo programmu, kas saucās Vēl viens pagrieziens. Ļoti, ļoti fantastisku koncertūru. Mēs izbraukājām pa visu Latviju, un tad es atceros to, ka mēs tā kā nebijām piestājuši Liepājā. Un tagad sanāk tā, ka man likās, ka es esmu tā kā parādnieks liepājniekiem, un tad es sapratu, ka ir jānorganizē koncerts, un šis tiešām būs pēdējais noslēguma koncerts no šīs tūras, vēl viens pagrieziens. Es vēlos pieminēt to, ka Mārci, labi saki. Ne tikai liepājniekiem šis koncerts, bet mēs bieži ar Ivo mēģinām, un es zinu un jūtu, un esmu izbaudījis Ivo viesmīlību. Un tāpēc uz šo koncertu es pat ieteiktu
nopirkt pēdējās biļetes vai rīdzniekiem vai no citām pilsētām tieši cilvēkiem, kas grib izbaudīt tavu viesmīlību. Un ne tikai mana viesmīlība, bet arī atbraukt uz Liepāju, kārtīgi izvējoties. Tur ir ko redzēt. Jā. Un īstenībā 18. aprīlī sola plus 30 Liepājā. Būs, gan jau, ka būs. Un es domāju, tavā koncertā būs plus 50 vismaz. Jā, jo nocelsiet jumtu. Ja godīgi jāsaka, es ļoti cītīgi gatavojos tam un esam uzņēmies laikam šo visu menedžeršanas lomu. Ne tikai. Ivo jau kautrīgs šitajā jautājumā, bet īstenībā Ivo ir scenogrāfs šim lielkoncertam. Tev vajadzēja to teikt. Tagad klausieties, puiši, bet tagad bez liekiem vārdiem noklausamies to, kas tur pilnīgi noteikti skanēs. Tātad, kā tu pats varbūt pieteikt šo dziesmu? Īsnībā man ļoti šī dziesma patīk. Otrakārt, man ir jauns grupas sastāvs. Un esmu priecīgs, kad šajā dziesmā mēs visi grupi piedalījāmies, un mēs tiešām ielikām visu sirdi iekšā šajā dziesmā, un viņi patiesi nāk no sirds un ar lielu mīlestību. Nu, un, protams, apsolītā saruna turpinās, tātad paši galvenie savalkam tagad visu kopā par to Liepājas koncertu. Liepājas koncerts būs, man liekas, viens no grandiozākiem, kāds ir bijis, jā. Es esmu tādas lietas Mārts izdomājis. Es varu nedaudz es nezinu, vai tev vajag atklāt. Pačukstēt. Bet nesabojā galvenais pārsteiguma moments. Viņš nesabojas, viņš bišķi mazliet ir satraucies. Es esmu satraucies, tāpēc, ka man ir sajūta, ka Ivo vēlās vai man nodedzināt, vai uzspridzināt, jo viņš nāk uz mēģinājumiem katru reizi ar jauniem maketiem, lielākiem prožektori arvien vairāk un viss pārējais tur tas raķets un salūt un viss. Un man ļoti patīk, es arī teicu, ka Ivo ir uzņēmies to scenogrāfu lomu un ar tādu entuziasmu. Mūsu pirmā mēģinājuma stunda paiet tieši runāja ar katru skatuvēju, kā bunga stāvēs tur tā un šitais un tas un tur ekrānu un tur. Es domāju, ka Liepājas Olimpiskam centram būs jāsastiprina kārtīgi jumts, jo Ivo ir paņēmis 2 reizes lielāku skaņu aparatūru kā parasti. Es ļoti atvainojos. Tas ir Ivo. Bet man gribās, lai tas ir kvalitatīvs, jo cilvēki taču pērk diezgan dārgas biļetes, jā, tad viņiem arī jāredz un jāizbauda tas Ivo Fomins. Ivo, bet tur ir sēdvietas. Ko būs jāceļās kājās. Būs moments. Nezinu, bet man liekas, ka nav slikti, ka tomēr sēdvietas ir, ja, ka tu vari tā izbaudīt. Ja. Man jau nav tā tik šausmīgi smaga tā mūzika un tāda lecoša. Man tomēr ir tāda liriska. Tu vari sēdēt, aizdomāties, iegrimt. Tu vari iegrimt tajā dziedāt līdzi īstenībā, jā, par to dziedāšanu, jā. Redziet, ja kāds nezin vārds un dikti grib dziedāt līdzi, tad viņš var iegādāties šādu Ivo Fomins dziesmu grāmatu. Un ziniet, te ir tā, kad es arī atšķirot šo grāmatu, ieskatos tekstos, tas dzied dažreiz citu tekstu. Un Gunters man teica, klausies, te tāds nav. Pieraksti klāt, ielabo. Tāpēc es esmu arī pats iegādājies šo dziesmu grāmatu, lai es varētu kārtīgi izlasīt visus tekstus. Brīnišķīgi, un starp citu, Ivo, tā kā vēl kāds brītiņš ir līdz jaunajai Latvijas tūrei bez liekiem vārdiem, tad šodien netērējam vairs nevienu vārdu lieku. Gaidīsim tevi. Jūs abas, tu taču arī būsi tajā tūrē. Bet kur tad viņš citur būs? Viņš ir atbraucis no Spānijas. Vai ne? Jā. Tā kā būs Skrunda, Saulkrasti, Ikšķila, Sigulda, Cēsis, Slampe, Ulbroka, Ventspils, Rīga, Vef kultūras pils, Valmiera, Jelgava, un tā kā mīļie. Ķekava, Aizkraukle. Jā, protams, un tā tālāk. Tad gaidīsim pēc
pāris mēnešiem būs jau vasara, gaidīsim jūs te atkal ar stāstu par mēs to tūri. Mēs noteikti atbrauksim ar stāstiem, tad mēs izstāstīsim, kā mums ir gājis tā Liepājas koncertā, mēs savilksim visus galus, un mēs noteikti arī kaut ko nospēlēsim jaunu. Tieši tā. Jā, gaidām ar jaunumu, un tagad Ellie Goulding, Burn, dedzinās. Paldies, mīļš puiši, tie bija tātad Ivo un Mārcis te Radios Konto studijā pirms brīnišķīga koncerta Liepājā.